Šis ir Pēterītis. Sveiki! Un šodien Pēterītis izlemj runāt patiesību. Čau, Pēterīti, es atvēru kafejnīcu. Es tev paciedāšu ar kafiju, tu būsi pats pirmais klients. Čau, labprāt! Ui, mana mēle, manā mutē, ar tādu kafiju labāk nebūtu atvēries. Čau, Pēterīt, paklausies, es rakstīju dziesmu, novērtēsi? Čau, jā, protams. Sargi manas ausis, to nav iespējams klausīties. Manas acis. Anžela, tev ir stilīgas bikses, bet ne tā vai figūrai. Pēterīti, tevi nekas nesatrauc? Ko? Kas runā? Tas esmu es. Tu šodien aizvainoji savus draugus, to pat nepamanot. Tavi vārdi pilnībā sagrauj citu dzīves. Pončiks aiztaisīs kafejnīcu. Daņiks pametīs mūziku, kaut sapņoja par to visu dzīvi. Anžela vairs sevi nemīlēs. Ak, nē, es negribu salauzt viņu dzīves. Es taču vienkārši pateicu patiesību. Tas ir labi, ka tu pateici patiesību, bet tev jāiemācās to pateikt pareizi. Padomā, kāds ir tavs motīvs? Tu vēlies palīdzēt vai radīt sāpes? Protams, es gribu palīdzēt. Tad izmanto sendviču metodi. Kā tas ir? Pirms tu pasaki nepatīkamo patiesību, sākumā piemini plusus, paslavē draugu. Pēc tam pasaki to, kas varbūt nav īpaši patīkami, un pēc tam iedvesmo savu draugu. Es sapratu. Atceries arī to, ka svarīgi ir saglabāt robežas. Ne visiem tu varēsi teikt, ko domā par viņiem. Nu ko, pamēģināsim vēlreiz? Jā, protams. Čau, Pēterīt, es tev paciedāšu ar kafiju, tu būsi pats klients. Čau, paldies! Nu kā? Super, ka tu esi atvērs kafejnīcu, te ir forši. Tikai man šķiet, ka kafija nedaudz par rūgtu. Varbūt es esmu viņu pārcepis, es vēl mācos. Kam negadās? Es ticu, ka tev viss sanāks, un es noteikti atnākšu pie tevis vēlreiz. Paldies! Čau, paklausies, es rakstīju dziesmu, novērtēsi? Čau, aiziet! Nu kā tev? Lieliski, ka tu nodarbojies ar mākslu. Elektriskā ģitāra tas ir forši, bet man šķiet, es dzirdēju šķību noti. Kā tu domā? Es neesmu eksperts, un varbūt es kļūdos. Jā, es varbūt kļūdījos. Es vēl neesmu pietiekami trenējies. Domāju, ka tu drīz jau varēsi labi nospēlēt. Labi, ka tu centies. Paldies! Malacis, Pēterīt, pietiekami iejūtīgi. Pēterīt, atceries par robežām. Sveika! Sveiks! Malacis, tu tiki ar to galā. Un tā, izdarīsim secinājumus. Pirms pateikt nepatīkamo patiesību, pārbaudi savus motīvus, saglabā robežas un izmanto sendviču metodi. Teikt patiesību tas ir ļoti svarīgi, bet seko līdz kā tu to pasaki. Lai ko tu neteiktu, saki to mīlestībā.